triumfālu panākumu šai izrādē spēlēja dancoja bija 1956. gada beigās, kad viņš dabūja visas iespējamās prēmijas, kad patiešām tas noskanēja, nu, fantastiski. Un tad ir jautājums, kāpēc vajadzīgs atjaunojums, ja visu laiku šī izrāde ir repertuārā? Es pats pārbaudīju vēl, vakar apsēdos un pārbaudīju. Katru gadu šī izrāde, viņi visu laiku ir repertuārā, viņi ir aktīvi, nevis 1, 2 izrādes, bet 8, 10 izrādes katru sezonu. Bet es domāju, ka tas bija mēģinājums jaunajai teātra vadībai izkļūt, nu, kaut kā ar nesamaitātu reputāciju, varētu teikt, ja? Jo vajadzēja, jo Smiļģis tomēr bija tieši Raiņa iestudētājs. Ar Raiņa Indulu un arī teātris bija dzimis 20. gadā. Pēc tam neskaitām, pēc tam Uguns un nakts iestudējums kaut vai 47. gads. Nu, daudz ir iestudējumi, bet nu, tie slavenākie. Un lūk, tiek nolemts, ka Smiļģis, kurš tā tad nav vairs teātra vadītājs, kurš vairs nav nekāds štata režisors, ka viņam dos atjaunot šo iestudējumu. Un lūk, te mēs redzam bildi, kur šajā laikā, 65. gada sākumā, Smiļģis sēž pie režisora pults, viņam blakus ir Tota lomas tēlotājs Harijs Liepiņš. Tas ir tas mirklis, faktiski pēdējais brīdis Smiļģim teātrī, pirms viņa bērēm, kad viņš atkal ir teātrī uz skatuves savā šķirstā. Ja? Bet faktiski, nu, cik es zinu, tas ir pēdējais viņa uznāciens teātrī. Pēdējās 3 izrādes, viņas runā par pārmaiņu laiku. Un tas vienmēr ir ļoti smags un ļoti sāpīgs mirklis, kad kaut kam ir jāmainās. Un ir jāmainās tam, kas notiek ar mums. Smiļģim lielā pārmaiņa bija tā, ka viņam tomēr bija jāiet projām no Dailes teātra, jo viņš tik tiešām bija savu mūžu piepildījis, bet šo pārmaiņu pieņemt viņš nevarēja. Jo Dailes teātris bija viņam, nu tā kā mums ir ķermenis, tā kā mums ir dvēsele, tā nav kaut kāda daļa, ko tu tagad vari nolikt nost. To izdarīt viņš nespēja. Bet es gribu pasakīt, kāpēc šis mūsu sarīkojums šodien, kāpēc viņš ir testaments, ir ļoti labi, ka mums tāds Smiļģis ir bijis, ka mums teātrī ir bijis ģēnijs, kurš ir arī novērtēts Eiropas mērogā. Pēc viņa tādi, tik lieli, tik nozīmīgi, mums ir bijuši ļoti labi režisori, spilgti režisori, bet tādu ģēniju mums nav bijis. Bet pēdējā Smiļģa iestudējumā Spēlē dancoja, tur ir tie skaistie vārdi, ka pēc 100 gadiem nāks, kas spēs. Man gribas sacīt, ka mums šobrīd teātrī tomēr ir cerīga situācija. Un varbūt tiem cilvēkiem būtu svarīgi dzirdēt tos beidzamos vārdus. Un paies atkal gadsimti. Un daudz gadsimti. Mēs jau ar Raini redzam kā dzīvi, viņš ir veids te staigā līdzās ar mums. Un tie 100 gadi, tas ir tā pagājis, bet vēl būs 100 gadi, un vēl būs 100 gadi. Un pēc tam būs vēl 100 gadi. Un tad mēs varbūt būsim tik tālu jau, inscenēšanas mākslā, runas mākslā, kad mēs arvien tuvāk un tuvāk šeit grandiozai teātra ēkai un saturam iekšā arvien